Ja. Das ist auch Deutsch, der ist auch mit Amnesty International in Berlin und mit unserer Gruppe. Und das ist Смотрите, кто загородил. Ze wil alleen maar bekend worden, dat is het hele probleem. Ja, please, hè? But she just walks. Jusqu'à ce que ça. ja, die gerade gesagt, dass da auf die Straße hier, die hatten einen Fuß genutzt, um das zu sperren. So, das ist was anderes. Also sollte man nicht drehen, wenn ich rauche. Rauchen ist tödlich. Das ist White Scout, that shows that only get one. She's the one who was proposed, was going to vote. But we don't have to. We cannot take it.
2 minūtēs atkārt. Vismaz tiešām prieks, ja doma tiešām absolūti bez kādām problēmām pārkāp likumu, tad vismaz tiesu vara šai valstī vismaz vēl ir priekš. Tā kā tiešām prieks. Var uzzināt, kāpēc tieši bērnu dārzi? Tas patiesībā ir vienkārši vairāk vai mazāk loģistisku iemeslu dēļ, tāpēc, ka Bērmeļdārzā ir skatuve, mēs rīkojam gājienu, un pēc tam mēs vienmēr rīkojam sapulci, kur cilvēki var teikt runas, skan mūzika. Jā, un mums ir attiecīgi vienkārši nepieciešams kaut kāds paaugstinājums, un attiecīgi izvietot tehniku, un, protams, tas ir visērtāk, jā. Protams, mēs gribam vietu Rīgas centrā, tas ir normāli, un līdz ar to tas mums ir ļoti vērta vieta. Tas nav iespējams, ka kaut kādas kristiešu radikāli nospēlētās grupas, ka mums mēģina to pavērst tā, ka mēs gribam izjaukt kaut kādas ģimenes dienas, ja, kurš pretēji. Mums pašiem visiem ir ģimenes, mēs esam ģimeņu locekļi, mums nav nekāda mērķa kaut ko izjaukt. Ja. Tā kā es nezinu, ja no 4 nedēļas nogalēm maijā 3 notiek ģimenes dienas un 1 nedēļas nogalē notiek tos pasākums, es nezinu, kur ir problēma. Ja. Es gribētu tādas sabiedrības grupas var organizēt un izteikt savu viedokli. Un radītas jautājumus dažādi mūsu bērni nākošo paudzi. Par to paudzi. Protams, tas ir tiešām smieklīgs arguments, un es domāju, ka arī galā statistika rāda, ka bērniem vislabvēlīgākā situācija Eiropā ir kā reiz tajās valstīs, kur arī geju un lesbiešu tiesības visvairāk ievērotas, respektīvi tās ir Skandināvijas valstis. Un tā kā šis arguments absolūti neiztur nekādu kritiku, arī gejiem un lesbietēm ir bērni, ja. Tas arī ir mīts, ka gejiem un lesbietēm bērni nevar būt, ja. Un tā pilnīgi nav kāda problēma. Es tiešām nesaprotu, kāds sakars homoseksualitātei ir ar pedofīliju, ne mazākā, ja. Līdz ar to tas ir tiešām arguments, pilnīgi nepiedājas. Tas nav arguments. Labi, tad vēl par izglītību, vai skolas, vai Mums vispār ir jāiet.